LV Floorball līga vīriešiem un mājnieces Lielvārda Fatpipe šodien samēros spēkus pret Irlavas Lampe Zevidvīriem. Teicam, nolaš šo epizodu Lauris Āboliņš. Iesaistās viņš cīņā un noķeksē bumbiņu no pretinieku apstiņas. Tur jau metiens pa vārtiem. Kas tur pie Lielvārdas vārtiem notiek? Kaut kā neticam, tomēr lielvārdieši izmūk no ielaistiem vārtiem. Pēdējie vairākumu mēģināja viesiem un mazākumu iztur. Savīns atnācis laukumā, bet neizdots viņam vienatnē pret Āboliņu. Pretējā virzienā bīstams pretuzbrukums, taču tās tiek neutralizēts. Šeit epizodu metiens pār vārtiem. Lielvārda metas uzbrukumā, taču arī nesekmīgi kļūda pēc kļūdas. Irlavai lielisks moments, metiens pa vārtiem un kas tur par šedevru Laura Gārkliņa izpildījumā. Irlava atkal pārcentusies aizsardzībā. Lielvārda ātri atgriež bumbiņu ciņā. Jēgara plaukst metiens un bumbiņa ir beidzot vārtos. 56 sekundes pirms pirmās trešdaļas beigām līksmo Lielvārde un tās fani. Tūtāns atpakaļ Savinām. Tur bīstam, taču Savins bumbiņu saglabā. Pie tās tagad Kusiņš. Piespēlē atpakaļ uz Blumfeldu. Neizdodas Irlavai dabūt kontroli par bumbiņu. Blumfelds piespēl Savinam. Lieliski metienu iespēja, tas arī tiek darīts, bet atkal meistars ticis tur Laura Āboliņa izpildījumā. Bondarenko izspēlē, taču pie bumbiņas pirmais Jēgers. Sākas Lielvārdas uzbrukums, skaista piespēle un vēl skaistāks metiens vārtos. Markus Nazarovs dubulto Lielvārdas pārsvaru 2-0 4. minūtē 2. periodā. Pēc tāda ilgāka laika aizsardzībā. Un šeit teicām piespēli, bet neizdodas gūt vārtus Emīlam Krūmiņam, lai vai kā nopelna viņš soda metienu. Ilgi un pacietīgi spēlē Tiltiņš. Teicām nomēno vārtos esošo Gārkliņu un gūst arī savas komandas pirmos vārtus. Jēgers plāta rokas pieprasot noteikumu pārkāpumu, taču tiesneši Svilp klusē. Atkal Lielvārda uzbrukumā un Irlavai izdodas gūt vārtus. Lielvārda aizsardzību atvainojos un Kristers Tiltiņš gūst savus 10. vārtus šo zonu. Irlava atjauno līdzsvaru uz tablo. Tur šķiet par runāšanu Jēgeram piespriests šis noraidījums. Tās mēs varēja noprast pēc mača arbitru ķermeņa valodas, bet šeit iespēja mazākumā gūt vārds un tur izdara Lielvārde. Niks Blumfelds 3-2 skaitliskajā mazākumā spēlējot, Lielvārde atjauno vadību. Kusiņa piespēle uz priekšu, par to cīnās Jēgers. Jēgers tur tiek apbruņots, taču bumbiņa pie Kusiņa un vārti! Negaidīt vārtu Lielvārdas izpildījumā. Neizdodas izpildīt metienu Krūmiņam pa vārtiem, bet tieši viņš pie bumbiņas var kaut ko izveidot. Lielvārda bija aizsnaudusies pretnieku laukuma pusē, jau ir pilnvērtīgi atgriezusies, bet skaists metiens un tas ir precīzs. Renārs Stančiks izmanto skaitlisko vairākumu savai komandai. Mets uz priekšu Kusiņš, pie metiena Lielvārda netiek, bet šeit moments un tomēr 5-3 atjauno 2 vārtu pārsvaru Lielvārda Fatpipe un šos vārtus gūst pirmo vārtu autors Juris Sandis Jēgers. Līdz ar to viņam otrais precīzais metiens šodien. Piespēles vārtu priekšu labi, Kiņko darbojas aizsardzībā, dodot savai komandai iespēju pretuzbrukumā steigt. Teicams metiens pa vārtiem un vārti! Sandis Mihailovskis pagarina gūto vārtu sēriju, tā viņam sasniedz jau 9 spēles. Šeit gan jācenšas savu laukumu saimnieku statusu apliecināt mājniekam. Mihailovskim vēl vienu vārtu gūšanas iespēju pēc teicama Nika Blumfelda solo reida. Savins piespēlē Klāvam Kasparam. Kaspars izpild tālu. Metienu pa vārtiem neveiksmīgi atlec bumbiņu Kaspar darbību vārtos. Tur gan pēcāk viņam to atņem irlavnieku un kas jau centās mesties priekš, tomēr arī ātri aptur noslēdzās šis te Irlavas uzbrukums un galu galā izmanto pretinieku kļūdu neviens cits kā Oskars Tūtāns pēc Markus Nazārov piespēles panākot 7-3 uz tablo. Labs uzbrukuma mēģinājums Lielvārdei, tomēr ļoti interesanti, ka gal galā Markus Nazārovs neizšķīrās par metienu pa vārtiem. Savins plaukst metiens viņa izpildījumā, tas ir precīzs! 8-3 uz tablo. Tagad pēdējās minūtēs vairāk Lielvārdas jaunā florbola paudze dodas laukumā, un es teiktu, ka savu uzdevumu tā paveic diezgan veiksmīgi.
Īsti pie neviena momenta netika Irlava. Tagad bumbiņu iegūst savā rīcībā un gūst vārtus. 4. vārti šajā cīņā un ar precizitāti atzīmējas Emīls Krūmiņš. Vārtu gūms nedaudz atgūst cerības Irlavas komandai, bet kļūda un tie ir vārti. Kļūdās savā lauku pusē Mareks Stančiks un uzdāvina Lielvārdē 9. vārtu gūmu. Tāls raidījums uz priekšu. Āboliņš bija atgriezies vārtos, taču tagad atkal tos atstāja. Atkal 6 laukuma spēlētāji, līdz ar to Irlavai. Šeit iespēja gūt vārds, un tas arī tiek darīts. Kristers Tildiņš atbild uz Jēgera hat-triku. Arī viņam 3. precīzais sitiens, lai kaut ko izveidot, ja visticamāk raidīt bumbiņu tukšos vārtos, bet te kārtējais vārtu gūms. -3 Irlavai. Izdots izmantot skaitlisko vairākumu Emīlam Krūmiņam. Atgriež bumbiņu cīņā Lielvārde, metas uz priekšu, vēl var Tutāns kaut ko izveidot. Pēdējās pāris sekundes, vai sekos metiens vai nē, Nazārovs ar bumbiņu piespēl vārtu priekšā, taču tas ir arī viss. Lielvārde Fatpipe svin panākumu savā laukumā pret Irlava Slampe Zevid vienību 9-6 stablo noslēdzoties mačam.